Labdien, atkal! Trešais video šodien. Tātad, mūzika. Mēs runājam par klasicismu. Klasicisms. Tātad, mums ir jārunā par 3 autoriem klasicismā un par pašu klasicismu. Tātad, mēs varētu sākt ar mūzikas žanriem, kur mums ir simfonija. Simfonija ir pirmā. Tātad, simfonija ir skaņdarbs, kuru izpilda simfoniskais orķestris. Un simfoniskais orķestris izskatās šādi. Tātad, sākot, te ir timpāni. Šitais ir klasiskais simfoniskais orķestris. Te ir timpāni. Te ir pušama instrumenti. Nu, te būtu sitami instrumenti. Es vienkārši timpāni ir vienīgie sitami instrumenti. Un tad mums ir mežraks, flautas, obojas, klarnetes, fagoti, čeli. Un čeli jau ir stīgans, un mums ir trompets. Tad šeit mums ir kontrabasi. Es vienkārši pielikšu K. Šeit mums ir čeli. Violes un alti. Šie ir alti. Un te ir pirmās un otrās violes. Te ir otrās. Un pirmās violes vienkārši spēlē labāk nekā otrās. Tāpēc tā var teikt. Un, protams, šitam ir komponists. Komponists. Un šitais ir simfoniskais orķestris. Labi. Tālāk mums ir sonāte. Angliski sonāra. Tātad sonāte. Sonāte ir skaņdarbs, kuru nospēlē 4 daļās parasti. Un tās 4 daļas ir galvenā partija, saistījuma partija, blakus partija un visu beidzot noslēguma partija. Tātad galvenā partija mums būtu tā galvenā, tā iezīmē to mūzikas pamatideju, ja? Tad mums ir saistījuma partija, kur pāriet no saistījuma partijas uz blakus partiju. Tad mums ir blakus partija, kur ir tā kā otrā daļa galvenajai partijai. Un tad ir noslēguma partija, kur nobeidz visu. Un tad atsākās. Šitā var vilkt. Nu, viņa iet vairākas reizes, un viņa var izmainīties dažu vietu, un uz beigām arī sonātē. Bet jā, tā ir sonāte. Un vēl ir daži citi termini sonātē, kurus jāzina ir. Vēl ir izstrādājums. Izstrādājums šajā ziņā būtu tāds, ka šitie mainās, viņi izmainās. Nozīme ir, tēmas tiek skaldītas, variētas, atkārtotas, mainītas, izmantojot dažādas mūzikas izteiksmes līdzekļus. Tātad, izstrādājums ir šitie 4,
tikai kaut kāds veids no tā. Tad ir ekspozīcija. Ekspozīcija ir šitie vienkārši. Tas ir ekspozīcija. Es varu uzlikt šitā. Ok, ekspozīcija. Tātad. Ekspozīcija ir šitais, ja? Un tad reprīze ir tas, ka šīs tēmas atkārtojas. Reprīze. Tātad, ja notiek skaņdarba reprīze, ja notiek ekspozīcijas reprīze, tas nozīmē, ka atsākās šie 4. Pēc tam mums ir, un tad ir stīgu kvartets, mūsu pēdējā lietiņa klasicismā. Stīgu kvartets, pēdējais žanrs. Kas sastāv no 4 stīgu instrumentiem. Parasti tā ir viole, kontrabass, čels un kāds cits instruments. Varētu teikt alts, bet ir arī tādi štringšķināmie. Jā, par to neiedziļinamies tik daudz, bet tas arī radās. Tas arī klasicismā tāds ļoti raksturīgs. Pēc tam mums ir 3 autori klasicismā, komponisti. Es uzrakstīšu komponisti. Es daudz nezīmēšu, es vairāk pastāstīšu. Sākot ar vecāko, mums ir Jozefs Haidns. Jozefs Haidns ir čalis klasicismā, kurš ir vecākais no mums 3, kurš radīja klasicismu to sākumu. Ja? Viņš bija pamatlicējs klasicismam. Viņam bija ļoti daudz darbi, viņš strādāja ļoti daudz darbos, un viens no tiem viņš pasniedza mūziku Ludvigam van Beethovenam un Wolfgangam Amadejam Mozartam, abiem diviem. Un jā, viņš tā kā teiktu tēvs abiem šiem pārējiem. Un tā mums ir Ludvigs un Wolfgangs Amadejs Mozarts. Tātad Wolfgangs Amadejs Mozarts bija, viņš ir vispopulārākais klasicismā komponists, un viņš ir radījis daudz skaņdarbus, zināms kā Mazā nakts mūzika, vēl arī kā, piemēram, tādus darbus kā 40. simfonija un citus. 40. simfonija iet arī turku maršs. Ja es nemaldos, tā ir sonāte lā minorā, ala turka, pareizi. Tad ir Jozefs Haidns, viņš veidoja simfonijas, kamēr Amadejs Mozarts vairāk veidojas operas, un tad mums ir Ludvigs van Beethovens. Tātad Ludvigs van Beethovens. Viņš bija jaunākais šajā laikā, un tātad vecuma ir Haidns, Amadejs Mozarts, Beethovens. Un Beethovens bija kurls, vienā vai divās ausīs nav zināms, un viņš ir sakomponējis darbus kā 5. simfonija likteņa,
kas ir tu-du-du-dun, tu-du-du-dun, un arī 9. simfonija, kur 4. daļa ir oda priekam. Un tad, jā, bet kā viņš uztaisīja šos skaņdarbus, ja viņš bija kurls? Tad es uzzīmēšu schēmu, kā viņš varēja uz klavesīna vai kur viņš komponēja dzirdēt to mūziku. Tad viņš izmantoja lietu, es aizmirsu nosaukumu, kā viņš to sauc, bet viņš izmantoja tādu metodi, kur viņš iekodās iekšā šitādā, un tad klavieres vibrācijas atskanēja viņam galvaskausā, un tad viņš varēja saprast to mūziku, ko viņš komponēja. Un tā viņš varēja uzkomponēt šitos komponējumus, jā, skaņdarbus. Un tātad Haydns veidoja simfonijas, Amadejs Mocarts veidoja gan simfonijas, gan sonātas, gan operas. Viņš ir zināms, ka viņš ir ļoti daudz operas taisījis. Un Beethovens ir veidojis lielākoties sonātas un simfonijas. Viņš ir uztaisījis tikai vienu. Viņš nav zināms par viņu operām. Jā, tad šī bija mazā tēma, klasicisms. Vēl var papētīt, kā klasicisms saistās ar arhitektūru un mākslas stilu, ja kādam interesē. Un arī, protams, par romantismu, kur Beethovens arī bija, un baroku, kurš bija pirms klasicisma. Par tiem arī var paskatīties. Jā, tas ir lielākoties viss par klasicismu tēmu.